Džaudam te. Priekšā Lisanelli. O, Honda Prelude. Džaudam te. Esiet sveicināti manā kanālā Artūrs Miškinis, Perikupu dzīves sērijās. Šajā sērijās parādīšu jums, kā es aizbraucu uz Nīderlandi, nopirku tur mašīnas, kādi bīteri man ir Latvijā, kas vēl ir pārdots, kas vēl ir atzīts, tā kā daudz kas. Starp citu, šis nav pēdējais video šogad, bet jau rītdien būs vēl viens video tāds bloga veidā, pastāstīšu statistiku, kā man šogad ir gājis un tā tālāk, bet tas jau nākamajā video. Par mašīnām iekārtojieties ērtāk un aiziet tālāk. Klientam atnāca tāda Škoda. Klients atsūtīja linku, ka grib šo eksemplāru, palīdzēju sakārtot, nokalēja cenu, uzzināja kas un kā. Tā kā divi saimnieki, pēdējais saimnieks no 10. gada, paņēma Škodu Octaviju VRS, kā redzat, 2-litrīgs dīzels, 8. gada. Jā, divi saimnieki jau teica, pēdējais no 10. gada, ar oriģinālu nobraukumu, vācu skati ir. Tātad nobraukums 241, salona gan dēdētu viņu patīrīt, bet komplektācija bomba. Iztīrīs, ka tu ķīmiski uztaisīs, būs tiešām baigi smuki visforši. Arī sēdekļa apsilda. Komplektā vēl nāk ziemas riepas ar diskiem. Kur tu var redzēt kaut kādu. Tas arī sīkums viņš bet patīkami. Jā, un pats galvenais, Škoda ir pilnīgi bez rūsas. Tas tā ļoti iepriecināja. Divas atslēgas, stāvoklis foršs, komplektācijas forša, no ārpuses smuka, ekonomisks autors, cilvēkam tas būs kā darba autiņš. Es domāju, ļoti pat ok. Paņēmām Vācijā no Isolas, no Plača. Ļoti pieklājīgs un foršs pārdevējs tur bija. Tā kā, ko vēl var izstāstīt, akumulators bija tās pasēdies, palādēju. Tu tās izbraukšu aplīt, paskatīšos kas un kā. Bet pa lielam rītdien jau cilvēks atbrauks pakaļ, jau bija apskatīties, ļoti apmierināts ir ar pirkumu. Tā kā, lai labi kalpo un pelna naudiņu cilvēkam. O tā. Ko ir šagad par tādām Škodām? Var droši uz pasūtījuma tādas vai paņemt man uz tādu tirgošanu? Jā, nav lēti priekš šīs paudas Octavijas, jā, 8. gads, bet tomēr tur 4,5 eiro. Šeit cilvēkam nostājās birs 5,5 eiro. Tāds ir tas eksemplārs. Kādu mūzikas sistēmu skatu. Jāpaklausās, jāiedarbina, paklausīšos kā skan. No tā, labi, pietiks muldēt, jāķerās pie darbiem. Ieslēdz radio, skan tiešām forši, labi, to jūs nevar klausīties. Tātad, jūs tikai tā mūziku nedzirdējāt, bet skan ļoti labi. Jā, tikko redzēt, neredzējāt, ir lampiņa uz klučiem bremžu, bet bremžu diska labi. Forši kāds dačiks vai bremžu kluči jāmaina. Tad izbraukšu aplīt, paskatīšos, kā braucāt. Kā nē. Rūts smuki, mūzikas sistēma labi, kā teicu. Salons nav uzplēsts, tas jau ir labi. Pats galvenais, ka nav rūsas. Augsto pagaidām nespiedīsim, mierīgi pabrauksim. Nē, tā viss labi iespēja atstāja. Brauc labi, nekāda brīvkustība nav, visu tā kā parjus, kas veiks auto priekš tā nobraukuma, ir ļoti labi. Jā, starp citu, tas nobraukums nav nekas tu pārāk traks, cita baita 250, daudz. Paši zināt, cik šitā Škodas var nobraukt un kādi viņam ir stāvokļi. Bet, rītdien lidošu uz Beļģiju, Nīderlandi, tā kā paskatīšos mašīnas tur. Bet to jau jūs jau redzējāt citos sociālos tīklos, tā kā sekojiet arī manā TikTok kanālā. Paskatīsimies, kas te viņam ir. Šāds aparāts ir arī. Vesels pagalms viņam. Tāds Mercedes pa 19. Šāds skaists galvs pa 13,5. Airlinā. Range Roveri. Ar iepas augšā cilvēku. Viezat ar atdevis labs mašīnas mazgā vai lieslīja šajā galā, nezinu. Tev kaut kas interesantāks paliek. Ar pneimu nosēdošos Mercedes. Grūti saprast cenu. Šis ir AMG-ška. Tāpēc ar cenas nav, vai nemāk saprast. O, Honda Prelude. Prelude pa 2,5. Protams, ar rūsu. Polo. Te iziet cauri pagrūti. Nav cenas. Ir 4,900. O, busiņš. Pasūtījums busiņiem. Ir tās padrūms.
Nav cenas. O, bembis. Vismaz bembim cena cerams ir, cenas nav. Vai nu pārdots, vai nu nav. Kajens pa 19. Starp citu labs cipars. Labs cipars priekš Kajenas. Benzīns 4,8. Nu, ko teica, ka jābrauc citu vietu, lai skatīties to pirmo sēriju, ko es atradu sev uz tirgošanu. Viņam ap 200 mašīnām. Cenas ir kā sakarīgs čelis. Cenas diskutējamas, tā kā brauksim, skatīsimies, ko viņš piedāvā. Viņa iesprūda ar somu uz muguras. Mēģināsim sekot. Un tā mēs braucam līdzi. Es un jūs, ko te visi mēs. Rekur tas saimnieks pa priekšu ar A-klases Mercedes. Rekur staigāja pa platu, viņam otrā daļa, tāda astriņa interesanta. Jāuzzina cena ir benzīns. Jā, benzīns. Te riteņi mētājas. Te skatās vieni benzīnieku 90 brīvtrīgo. Ir tāds Volvo. Artīris simpātisks muks. Ar neatceros kādam vajadzēja, man liekas. Plugins, šaubos to vajadzēs. Un šāds ir interesants vēl. Faceliftā jāuzzina cena. Jāsazinās ar klientu. Un reku tās 39. vēl ir. Ko es atceros internetā skatījos, bija sakarīgs cipars. Šitāds salons, netīrs, nosēdies, man liekas, puslimāns nobraukums. Bet, nu, paši zināt, visiem tāda būs cenas. Mūsu gadījumā jau, kur tālāk skatīties. Vēl ir A4 allroadiņš. Skatās to mašīnu. Un reku mūsu vajadzīgā pirmā sērija. Cena internetā 1650. Redzēs, pat cik viņš piedāvās, kāds viņš ir eksemplārs. Tur audīt ir interesants. Sabildēsim, aizbrauksim uz ofisu, atpakaļ atdosim atslēgas. Un uzzināsim, kādas cenas tā mašīnām visā. Un redzēs, kaut ko varbūt nopirks. Nu, ko sākam skatīties? Atslēdās, tas jau ir labi. Paskatīsimies sākumā motortelpu. Te jau ir. Nē, tā krāsnogais, es domāju, pelējums. Bet stūra kāda, paskat, man tik nav mainīta. Jā, pliks ir, bet vai kādam ziemas bītas vai kā ekonomisks auto. Pat kā viņi te parkojās, ne? Un tagad prasa to testa brauciens. Vecā tipa motors. Visi nošpičots, tīrīts vai pūts, kaut kas eļa. Nē, tā jau tīra, ok izskatās. Es domāju, par cenu vienosimies, tad mēs paņemsim. Tevis tīrs. Un tā, nobraukums, jā, tur bija 300 kapekām. 118 dīzelīts. Eļa ir. Mēģināsim pielīdz, skatīsimies, kā rūks. Te bukte. Mehānika. Jāpatīra. Divas atslēgas. Labi pielēc, teiktu. Ļoti labi. Stiklā plaisa. Stiklā plaisa. Tas uz kā te var ietekmēt. Spārarats negreb. 411 nobraukums. Sešanieci kārba. Cipari grāmatiņa. To var neskatīties, ja ir. To labi. Piekaramie griesti. Jā, nu tas jāpataisa. Mašīna no Vācijas, no Šveicē braukusi. Tā skatīšos rūsu, krāsu mērījumus, nezinu, diagnostiku pieslēgšo. Forši tikā minūtes 10 filmē kabatā, kamēr lietas lija mašīnā sēdē. Nu ko, šo mašīnu, es domāju, jāsavās, tā kā tiekamies Latvijā. Jā, ja pa cenu runāt, bet tā jau varētu 1650, tā kā pa 1.5 gan atdos. Es gribu vēl vienu to 3.9 apskatīties. Ar 1690, laikam internetā stāvēja. Jāuzbildē, kas vēl man te interesē, uzzināt cenas. Uzbildēsim šo, ja bija jautājums vien. Un Volvo šitais arī. Šitam Mersim nebija, laikam, āda salona pusāda, jā. Reku šitāds jāapskatās, vai nav baigi daudz rūsas. Tas, ka viņš krāsos bijis, tas tur tā. Es paskatīšos, vai krāsu. Panējuma noleidusi, gan jau, ka tas te ir. Jā, viņam nobraukums tur 450 arī priekšā Lisanelli. Pusi gan neapskatīšos. Bet teiktu, baigi sūdīgais par to naudu. Es domāju, arī jāsavās būs. Man, kā zināt, ja vājums ir uz bembiem lētie. Arī palielam tīri, ok.
to pirmo sēriju es paņēmu par 1650, tā ir paņēmu, un pa 1,7 es paņēmu to 3,9. Nokalēt neko nevarēja, to papildus vēl nāca dokumentiem klāt jāmaksā, un kā lietas līdz tādu pastāstīšu. Tātad uz nomu man iedeva šoreiz Nissanu Qashqai, patsūtīja Astru, iedeva šitādu, labi, vismaz lielāks, tipa SUVs, priekšpiedziņa 23. gada, 1.3 benzīnieks, ikdienas braukšanai pietiek, turbo, jā. Vienīgi, kā man zināt, man nepatīk priekšpiedziņa. Dizaina ziņā ir pat diezgan ok. Jā, tās eksemplārs bezvada atslēgšana, aizslēgšana, distances krujīs, bet mehānika, vēl lietas līstnieks. Tāds salons ir auduma sēdekļi, bet panelis gan mums ir tāds salons, mehānika, gribētos automātu, stūrīta stilīga, apdara viss tāda patīkama, viennozīmīgi no Japāņiem, viena no labākajām, pat nedaudz labāk nekā Mazdai, un krietni labāk nekā Toyotai. Panorāmas jumts. Braukt, jā, ir ok, jaudas varētu būt nedaudz vairāk. Un pat lielākā problēma, ka viņš ceļ, viņš tāds tā kā nepelt, nav tā, ka noliec savā joslā, viņš turās. Viņš tāds tā kā beigi nevar uzkurēt, kur viņš josla atrodas, tāda braukšana. Papliks, ir Bluetooth, bet nav Android app. Ekrāns šeit, distance cruise, nē, ikdienai pietiek. Pa lielam astai diezgan ok tādu viedokli, redzēs, kā viņi būs, kad būs lietoti, cik rūsēs, cik nerūsēs, kas lūzīs, nelūzīs. Bet no Japāņiem vēl ir ok Nissans. Kopsumā Nissans ir audzis atšķirībā no Toyotas. Vēl ko par šo Qashqai gribēju parādīt, pateikt, kā ir Ford un Volvo ekonomijos korķīšiem. Krēsli nav diezko ērti, pabraucot ilgāk, pat man sāk sāpēt. Tā, gribētu tos automātas tā, bet jā, mūzikas sistēma gan ir laba. Patēriņš ir diezgan maziņš, es domāju, tu ir pieliešu, bet kaut kur 5,6 pa šosei. Tātad šo mašīnu jūs jau redzējāt iepriekšējās daļās, kā viņi atzina. Baigi nesteidzos viņu pārdošanu, jo pats ar viņu vizinos, varbūt sev atstāšu, bet šodien izlikšu arī tirdzniecībā. Kā jūs jau nopratāt daži, tas ir Bembis X5 S70. kuzavā 2006. gada ar veco labo MP7 dzinēju, 3-litrīgais ar vienu turbīnu. Tā kā šim ar ķēdēm problēma tāda nav kā jaunajiem dzinējiem. Kā jau teicu, 6. gada, paņēmas viņu Nīderlandē placī, jau pie tajā placē es ņēmu Q7. Paņēmu diezgan lēti, pa 9,000 eiro tur, plus piegādīta 750, jo viņš ir džips. Jā. Kāpēc saku lēti? Tā it kā priekš 70. tas nav lēti, bet viņš ir 7-vietīgs. Un dotajā brīdī Vācijā lētākais 7-vietīgais bija kaut kur 11,5. Ir to, cik viņi tur sakarīgi, to mēs vēl nezinām. Šīm ir oriģinālais 240,000 nobraukums. Tas jāpus, jā, salons ir tāds nedaudz, tā kā liekas palietots, bet nav tik traki. Tīri ok komplektācijā, jā. Ko es viņam paspēju izdarīt? Viņam bija problēmas ar pneimu. Iepriekšējā video jūs jau redzējāt, kāds nomainīja abus pneumo balonus. Tas izmaksāja nepilni 300 eiro kopā. Tā kā tāda lieta viss atrisināta. Izgāja tehnisko apskati, viegli uzpulējām, vieglo ķīmisko uztaisījām, kā arī man atgādījās arī šaizīte. Nobeidzās 5. sprausla, sāka slāpt nost. Nomainījām sprauslu, sprauslas maiņa. Kaut ko es vēl tur darīju, nostājās kaut kur pie 400 eiro man. Tas orientēši jāskatās rēķinā. Sprausla, laikam, bija 260 un vēl kaut ko es tur viņam taisīju. Jā. Skaties viņam neizgāja. Daži iemeslu pēc bija eļas nopludīta no vārsta vāka novērsām. Tad bija vēl slimā vieta šiem lukturiem. Sakrājas tur ūdens un puļņiks, jeb kā saka, samais putekļu sārks šai pususī. To nomainījām. Un skata ir pa nulē. Tātad varēšu nedaudz parādīt salonu. Personīgi man patīk šais gaišais salons. Pie tām tas ir komforta. Jā, lūkas nav, citiem tas plus, citiem mīnus. Atmiņu elektriskie krēsli. Jā, vājā vietā jānomaino šie lipīgie rokturi. Kas saskāries ar šo sēriju, es zinu. Lielais ekrāns, te ir nedaudz sasists, bet netraucē vispār sēdekļu apsilde.
Stūri liekas, ka pat vairāk ir nobraukums, bet tomēr tas ir īstais. Gan pārbaudīju pēc visas vēsturītes, viss ir, ko es galvenais gribēju vēl parādīt. Tātad 2 atslēgas, jā, viņam arī ir. Aizmugurē ir ekrāna, aizmugurē DVD ir ieslēgts, viss iet, viss muki strādā. Ir aizkariņi, tas arī plusiņš. Bagažnieks, ka nav 7 sēdvietas, ir šī tik liels. Ir arī pārvalks, tas arī ir. Tūlītās es pamēģināšu parādīt, cik maz vietas ir aizmugurē, kā ir krēsli. Augsts arī viņam ir. Tā kā tā, kad iekāpšanai, domāts tā, labā. Un lūdzu, ir arī krēsli. Aizmugurē, tā kā pieaugušiem tur gan nav vietas, bet, bērnu ideāli. Man aizgan sūdzēs, ka viņiem par maz vietas. Pieņemsim, labi, es diezgan aizmursējuši. Šeit ir, ja pabīt, šis krēsls bīdās priekšu atpakaļ. Un aizmugurē, tātad mums ir, vēlreiz parādīšu, īpat paliek vēl kaut kāds bagažnieks. Un tik daudz ir tur vietas. Te pa vidu ir pat cap holderi un augsto silto gaisa pūš. Tā kā nav nemaz tik slikti. Tā kā vai nu lielai ģimenei, vai kādreiz kaut kur kādam vajag papildus vietu, grīdā ir droši forši. Smuki 20-nieki. Tirgošos viņš nostājas pašizmaksa biki virs 11,000 eiro. Tā kā negribas viņu ātri pārdot, varbūt pats ziemu nobraukšu, lieliku 13,300 eiro. Tā kā kam vajag droši var rakstīt zvanīt, ja pa lielu nedēļas laikā nepārdošu, pa 500 eiro uzlikšu jaunas ziemas riepas, un tad loģiski to cenu pielikšu klāt. No defektiem vienīgais, kas ir palicis, nedaudz čivina krāsnes ventilators. Tas, ja kādam kaitina vai baidās, ka nobeigsies drīz, var nomainīt, 60 eiro, man liekas, maksāja. Riepas jānobalansē, pa lielam tas viss. Un man aizdomas, ka kāda no kvalsvecēm vai kvalsveču bloks nestrādā. To derētu pārbaudīt uz ziemu. Tā kā, ja nepārdosies, to arī man nāksies sataisīt. Vai atstāšu arī nākamajam īpašniekam kaut ko padarīt. Tā kā kopsumā foršs smuks aparāts, man vajag patīk kaut krāsa īstā. Plasmasas te, vai kur zāru ir papildu. Tā kā tā. Gribēju pabeigt normālu video, bet nevarēju te viens kadrs brauc klāt. Paldies viņiem par montēšanu. Reku tas kadrs arī brauc klāt. Traucēja man normāli uzfilmēt. Tūrīt man arī piegādīt uzreiz. Jūs kā redzējāt, problēmas man ar akumulātoru un bīteriem. Reku, kur manējais akumulators, jaunais, un viens vēl veci jaunais. Veci jaunais, 0 lītas. 0 lītas, jā. Čau! Čau! Tā kā būs bīteriem jauni akumulātori iekšā. Esmu pie eksperta pakaļ nākamajām 2 auto, kas ir priekš klienta. Vienu braukšu es, kur ir ziemas riepas. Otrs, kur nav tik ziemas riepas, vaidīs Matīs. Tā kā 2 mašīnas. Uzkrāvis esmu tādu smuku Mersīti. Pēc tam pastāstīšu, kas un kā. Un tāds Fordiņš. Sen nav bijis C-Max. Abi 2 pasūtījumi. Jābrauc uz numuru salīdzināšanu. Un jādod klientiem. Abi 2 gaida. Šoreiz baigāti sanāca atvest. Tā kā viss ļoti operatīvi. Labi, braucam, vai ne? Braucam. Tu mācēsi braukt? Tev redzēs. Ziemas riepas ir piekabēs. Piekabē ir? Tā tev viss kārtībā. Tātad turpinājumā nepaspēju jums parādīt Fordiņu. Fordiņš aizgāja, Mersi kaut ko iefilmēja no telefona. Reku nākamais bīters ir atnācis, tas, ka bagažnieks vaļā, labs rādītājs pēdiņās. Un reku tas zeltenais busiņš. Reku priekš klienta atnāca trafiks, vispār man nekad nav bijis trafiks. Tā kā mēģināšu tagad pielaist, uzīt uz piekabes, un tad jau parādīšu jums pēc SSD. Ar šo piedzīvojumu tikai sākas. Reku Bembis. Būsters nepalīdzēja pielaist, viņš patukši ir, plus viņam pazuduši dokumenti. Vācietis jeb turks neiedeva. Reku man instrumentu kaste, tam aķīs nosēdies. Priekšpusē to jumpinga vietu, kur piepīpēts neatrada. Nāksies vāciņiem nostāvāru, tur būsteri pielikt. Cerams ar to, cik man palika uzlādes, būsterim pietikt. Reku būsters, ņemos tūjtās te jātais vaļā. Liek paklaiņa nost, vienu, otru. Un te ir akumulators, redzat? Pielica tīri labi, vienam slotiņu.
Un jātīri jākrās piekabes. Var dzīt SSD un tad atdot, nē, parādīt jums un tad atdot klientam. Nu, kamēr gaiši parādīšu šo trafiku, pirmais trafiks, kas man ir, paņemam klientam Vācijā placī pa 3000 eiro, klientam šeit ar piegādi, mana komisija nostājas 4000 eiro. Tad parādīšu 2-litrīgais, 80 cik tu kilovati, 9. gada ar vizuālu defektu, šeit durvis vēl tās nepatīkams kāsas. Tas beigts, nu ne beigts, patukš, viņš nav beigts. Apakša praktiski bez rūses, ļoti patīkamu iespēju atstāja. Ja es kaut ko te redzēsiet. Parkingi. Aizmugurē tāda krāvas kastava, lai gaismiņa smuka, vai tas arī būs aila kaut ko tādu. Kaut kādu motociklistiem, man liekas, bija tāda buņķa, lietie diski smuki, labas vasaras riepas gan, diskiem smuki izskatās. Neslāpēju, lai varētu pēc tam pielēst, kā saka. Cilvēks jau savāc dokumentus, aizbrauc elektriski rogmaks, viņam visam gāja 375 nobraukums, kondicionieris, tas tekāņa perots, sēdeklis, nu, kaut kas ir pasēdēs čehos apakšā, neskatīšos, kas tur ir, kaut kas gan jau ir. Kopsumā izbraukšu līdz aplīti, bet cik es pie traļa izbraucu, nekas negrab, motors forši rūs, tā kā labs darba zirgs, tā kā lai labi kalpo. Es parādīšu, ko es varu parādīt pēc tam jums. To 39 parādīšu. Rītam braukšu pakaļ šodien kaut kā. Nav vairs laika tam izklaidē. Tā kā tā. Un vēl Ingus Radzenis savējo Toyotu. Ielikt tirgoties, jānomazgā, sabildēšu un tad uzfilmēšu ar jums kaut ko. Tik tā kā jau bija video par viņu nelielu. Tā kā es zinu, ka daudziem no jums interesē tādi trafiki, lielāki būs, bet no ar piegādēm ir dārgāk un viņi arī nav tur daudz. Jo, kā ko saka, dzītāps būs, viņas mūsu tirgošanu vēl paskatīties. Ziemu vispār pats par sevi baigi tāds draņķīgs laiks. Sniega daudz jātīra, kvēlsveces, ziemas riepas, akumulātori, sniega tīrīšanas maz vietas pagalmā. Daudz mīnusiņi. Tumšā ātri paliek, nenomazgāt, neiztīrīt normāli. Un daudz tādi mīnusiņi. Bet, nu, labi, pietiek te stāstīt tāds nianses, daudz jau paši zinu. Es dzīšu nolikšu šeit, lai cilvēks gaida, nolikšu Toyotu tur. Aizbraukšu vēlāk uz pilsētu ar Toyotu. Ārā laiks, viņš baigi trakais. Atlikušo darbiņu uz pāris dienā, bet tagad priekšā brīvdienas. Atbrauc tagad jau uz Ogri, lai es šovakar varu ielikt tirgoties beidzot to 2-litrīgo 46 vienu. Nekā, mums pat tāds sniedziņu kādam savaidzēsies. Reku šitais. Kamēr visu atraku, tur bija tik daudz sniega. Diemžēl busam nevar notīrīt sniegu. Atvainojos tie, kas brauc aiz manīm. Labi, tas sniegs bija viegls un nekas traks, bet nu. Paldies, ka skatieties šo video. Jūs redzējāt, kā man gāja vienā no pēdējiem braucieniem, klientu autiņus, kā es atzinu, kādi bīteri vēl ir pieejami un tā tālāk. Bet jau rītdien būs, kā teica, nākamais video par šo gadu statistiku, kā man ir gājis vai negājis, un tad jau būs laimīgs jaunais gads. Un nākamā gada sākumā tiks publicēti vēl daži video, kas tika iefilmēti šogad. Un vēlreiz paldies, ka skatījāties manu video. Forši jums atlikušo dienu. Čau! Tiekamies nākamajās video.